Šodien gribējās mazliet pastāstīt par alumīnija durvīm. Kāpēc tieši alumīnija un vispār kādas, un tam līdzīgi. Sāksim ar to, ka cilvēkam no sākuma vispār jāsaprot funkcija durvīm. Tātad tīri piemēram, ja tās ir ēkas galvenās parāds durvis, ieejas mājai, tad viņām vajadzētu būt tikai tāda izmēra, lai tas ikdienā būtu pietiekami. Nevajag aizrauties ar kaut kādām lielām durvīm, jo visas lielās durvis, jebkas, kas ir liels, verams, viņš nav tik liels kā kaut kādas nevaramās vitrīnas vai logi un tam līdzīgi. Tātad durvīm ir jābūt tāda izmēra, lai jūs vienkārši ar kaut kādu tur vienu somu vai divām varat ieiet brīvi un iziet. Visas lielās mēbeles būtu jādomā jau kaut kā nest pa kaut kādas verandas bīdāmajām durvīm vēlams labāk, jo tās ir siltākas nekā parastās durvis. Ārdurvīm vajadzētu būt tikai, kā saka, lai paši staigāt iekšā. Tas ir viens. Otrs, kas iet arī savā ziņā roku rokā ar izmēriem, ir krāsa, lai cik tas jocīgi neliktos, jo alumīnijs, viņš ir metāls, un viņam ir savi izpleššanās koeficienti, kas varbūt nav tie paši labākie. Tātad alumīnijs viņš staigā. Un, ja tās durvis ir lielas un tumšas, un viņas ir vēl jau vairāk kaut kādā saules pusē, dienvidu, tad ir jārēķinās, ka vasarā viņas karsīs, un alumīnijs izplatīsies, un tās durvis var kaut kādā brīdī sākt ķīlēt. Un tas, diemžēl, būs, un no tā nevar izvairīties. Tāpēc ir, protams, kaut kādi tur atsevišķi tehniskie risinājumi dažādām sistēmām, bet fiziku neviens neapmānīs. Tātad arī krāsu vajadzētu padomāt. Tālāk arī furnitūru, kas arī savā ziņā iet roku rokā ar tiem pašiem izmēriem. Tātad visām tām durvīm vajadzētu padomāt par kaut kāds jau 3 punktu, vismaz vai 4 punktu un vairāk slēdzenēm. Tātad nevis tikai, kad ir pa vidu ar atslēgu aizslēdzot, viņas tā mēlīte turās, bet gan apakša, gan augša. Jo, kā jau es minēju, ka tas profils izliecās, temperatūras ietekmē arī ziemā, kad viņš saraujās. Viņš tad kā banāna formu taisa. Un tad sanāk, kad augša un apakša nāk nos no kārbas, un tur gaiss sāk cirkulēt cauri, var sākt cirkulēt. Tāpēc būtu ļoti vēlams tos papildus pievilkšanās punktus, lai tas nodrošina kaut kādu hermetismu augstāku. Protams, var arī padomāt par kaut kādiem aizvērējiem, kas protams, to augšdaļu kaut kādā mērā tur ciet, bet privātie parasti īpaši neaizraujās ar to, jo nevienmēr tas ir vajadzīgs. Tad vēl ir, protams, arī stiklojums, kad, ko jūs gribat redzēt caur tām durvīm, vai tieši otrādi, ko jūs negribat redzēt, vai lai jūs neredz no ārpuses. Tad tas arī ir jāsaprot. Bet visus jau šitos sīkumus jau konkrēti, tad jau var pa taisno pie mums vērsties, un to jau izrunās. To lietuņu ir daudz, bet šīs bija tās galvenās, par kurām es gribēju parunāt šajā video. Visu jums nepieciešama informācija, kā vienmēr varat mūsu mājaslapā atrast. Tur visi kontakti, sazināties pa taisno un izrunāsim visas interesējušās lietas.